Esiet sveicināti florbola draugi Lielvārdes sporta centrā otro vakaru pēc kārtas LV florbola līgas ceturdaļfināla sērija. Žukelis netiek garām Jurševskim. Bet labi Žukelis piespēlē Ralfam Fritsonam un Ralfs met bumbu vārtos 1-0. Lielvārda izvirzās vadībā, vai tas nozīmē, ka Lielvārda šodien piedzīvo zaudējumu? Vērosim cīņas turpinājumā, bet katrā ziņā psiholoģiski ļoti svarīgi ir tomēr, ka tu esi vadībā. Mihalovskis dīciņā ar Šūmani, tiesneši ļauj spēlēt turpinājums, Stukāns, metiens bloķēts. Metienu ziņā krietnes pārsvars sērijā kopumā, bet te 1-1 Švarckovs un Rodrigo Švarckovs gūst vārtus. Cēšu komandas trešais virknējums izceļās otro vakaru pēc kārtas. Sākotnējā pieteikumā man Cēšu komandas galvenais treneris teica, ka Rodrigo šodien paliek rezervē. Izdevies Lielvārdai nedaudz iespiest pretiniekus viņu zonās. Savina metiens. Vārtu konstrukcija nenāk. Neiesaistās arī spēlē. Kārtējo reiz krīt Blumfelds piespēle vārtu priekšā un no gaisa netrāpa Tutāns. Labs moments atkal Lielvārdai. Beķers palaiž pa tālu bumbu. Blumfelds mēģina skriet, bet tomēr sabremzējās, neriskē. Laiks ir daudz metiens un manuprāt Robs izglābē šo epizodi. Pagājušajā gadā izteikti daudz Dīdzis skrēja ar bumbu. Šogad ir krietni vairāk sācis no tās arī atbrīvoties, piespēlējot partneriem. Stukāna metiens, bumba nav vārtos, bet nav arī pie vārtsarga. Cēsis izdzīvo šo epizodi. Vēl vienreiz Stukāns ar bumbiņu apspēlē viņš Zvīni. Vēl viens Stukāna metiens šoreiz garām vārtiem. Vārtu priekšā netrāpa Jēgers. Neko nedēļa taustām uz rezultātu tablo. Rezultāts nemainījās. Šais periods vārtu pārliknis pēc Armanda Savina metiena. Lielas raidījums. Dažs centimetri zemāk un caur aizsardzību Kaspars metīs, met un Zīdams ķer bumbu rokās un sāk dot tālās piespēles. Un šeit jāmet vārti. Nē, Maklers met garām vārtiem. Neteiksim, ka daudz, bet iespējas ir tik daudz, lai tie punktiņi varētu būt arī vairāk. Un te arī nav vārti. Tāds pats kā absolūti lielākajā daļā gadījumu šajā cīņā un šajā sērijā kopumā. Zāraus izkārto sev metienu pozīciju, metienu seko bumba, kur bumba ir pie vārtsarga Mārkusa Plūduma. Tie, kas paši nevar doties laukumā, tad ļoti tramīgi vēro spēli. Virsnīts šeit sit pa nūju. Berholam bumba vārtos, 2-1. Roberts Zande gūsta vārtus. Izslēdzās no spēles Sandris Virsnīts. Viņš pārkāpa noteikums, viņš uzsit pretiniekam pa nūju, bet sāka diskutēt ar tiesnesi. Un Cēšu komanda nogādā bumbu vārtu priekšā un Roberts Zande ir tas, kas gūsta vārtus. Lekeringam abi vārti trešajā viņa. Lūk, šeit Virsnīts kļūdās, pārkāpa noteikumus. Rīsmans centrā. 3 pretinieki ir nogriezti. 3-2 pārējie. Rīsmans caur vidu. Bumba kaut kā izdodās viņam visu laiku. Paliek pie nūjas lāpstiņas. Brāķis Puriņam. Minūte vairākums. 3,5 līdz pamatlaika beigām. Puriņš met un Puzulis iespēlē bumbu uz nūjas lāpstiņas Savinam, kurš uzsāk lielu reidu uz pretinieku vārtiem, bet kļūdās bumba pie Erembota Pauls. Pauls piespēlē Rīsmanim, Toma metiens un Stukāns. Kārlis Stukāns notur savu komandu spēlē un pēc tam Erembotam noteikumu pārkāpums iet uz izglābšanos. Tutāns, Žukelis, Kusiņš, Savins, Blumfelds un Mihailovskis, bet bumba pie Mārkusa Plūduma. Iespēle vārtu priekšā, Beķeris met bumbu uz priekšu, tā paliks laukumā, līdz ar to Nikam jāskrien ātri pakaļ bumbai un jādod tā partneriem. 15 sekundes, Savins, metiens, kur bumba vārtu priekšā, bumba vārtos! 2-2, Aivis, Kusiņš. Lūdzu, 4 spēles, Aivis absolūti nemanāms laukumā, bet 12 sekundes pirms pamatlaika beigām Aivis met bumbu vārtos un panāk izlīdzinājumu. Lielvārda
8 vairākums nespēja realizēt, bet tad, kad zeme deg zem kājām, gan Aivi Kusiņa noraidījums, gan Edgara Pūriņa noraidījums man vismaz nenostoties atkārtojumu. Gandrīz Olafs Zvīns iemet vēl vienu vārtu Leikeringam. Vārti netika gūti papildu laikā un pēcspēles metienu sērijā uzvarēja Leikerings, bet Pūriņš negūst vārtus. Edgars Pūriņš līderiem joprojām neizdodas tikt pie vārtu gūmiem. Vēl vienreiz Pūriņš un Edgars Pūriņš gūst vārtus. 20 nospēlētas sekundes, 3-2. Pietiek ar 3 vārtiem uzvarai, un tā komanda, kas iemet pirmā, tā piedzīvo zaudējumu. Leikerings 12 sekundes pirms pamatlaika beigām izlaiž uzvaru, bet 20 sekundes pēc pagarinājuma viņi gūst tomēr uzvaru. Ļoti svarīgu uzvaru izbraukumā un sērijā panāk 3-1.